Tieslietas, tāpat kā medicīna, ir viena no senākajām un pamatīgākajām studiju jomām. Par jurista karjeru sapņo daudzi, bet, lai to patiesi uzsāktu, vispirms nepieciešams nopietni un kārtīgi pastudēt labā augstskolā. Bieži augstskolas izvēli nosaka nevis oficiālā informācija bukletos un mājaslapās, bet labu paziņu un draugu atsauksmes. Ar tādām var lepoties Latvijas Biznesa koledža, kur studenti apgūst grāmatvedību, uzņēmējdarbību, sabiedriskās attiecības, informācijas tehnoloģijas un arī jurisprudenci. Šajā koledžā es izvēlējos mācīties tādēļ, ka es dzirdēju ļoti labas atsauksmes par viņu, kā arī šeit ir interesanti lektori ar interesantu pasniegšanas stilu. Koledžas diploms ir atzīts visās pasaules valstīs un kalpo kā prestižas izglītības un augstas kvalifikācijas apliecinājums. Turklāt koledžas studentiem ir iespēja doties apmaiņas braucienos arī uz ārvalstu augstskolām, ar kurām skola sadarbojas, tā ļaujot viņiem vēl vairāk paplašināt savu redzesloku. Liels pluss ir arī elastīgais mācību grafiks, piemērots pat ļoti aizņemtiem studentiem. Ja nav iespējas studēt pa dienu, var izvēlēties vakara vai neklātienes nodaļu, bet tiem, kas neatrodas Latvijā, tiek piedāvāta tālmācība ar interneta palīdzību. Šodien ielūkosimies, kā notiek studijas Latvijas Biznesa koledžas tiesību zinātnes nodaļā. Kāpēc jaunieši izvēlējušies studēt tieši šeit? Pati programma man ļoti patīk, jā. Un pasniedzēji arī visi ir ļoti saprotoši, palīdz vienmēr mums izskaidro, kā no dzīves un no prakses pasaka, nevis tīri tā teorija mums lasa. Ceru pēc šīs skolas pabeigšanas tālāk iet uz bakalauru un, ja Dievs dos, uz maģistra arī un visu dzīvi saistīt ar jurisprudenci. Es izvēlējos Latvijas Biznesa koledžu ne tikai dēļ studiju programmām, bet Latvijas Biznesa koledžā ir arī aktuāls tas, ka ir visādi veidi pasākumi, kā piemēram ir Ziemassvētku balles, Valentīna dienas balles. Ir arī visāda veida akcijas, kā mēs piedalāmies šogad maratonā, vai arī mums ir daži arī citi ārpusskolas pasākumi. Programmu sekmīgi apguvušie studenti iegūst jurista palīga kvalifikāciju. Tas nozīmē, ka viņi ir speciālisti ne tikai tiesību zinātņu jomā, bet arī zinoši individi politiskajā, apdrošināšanas un banku lietu sfērā. Tas iespējams pateicoties dažādiem studiju priekšmetiem, kas veiksmīgi integrēti pamatprogrammā. Topošie juristi studiju laikā apgūst gan uzņēmējdarbības tiesisko nodrošinājumu, gan fizisku personu pārstāvēšanu uz pilnvaras pamata. Apskatāmo jautājumu lokā ir, piemēram, dokumentu sagatavošana un līgumu sastādīšana, darba tiesisko attiecību noregulēšana, darba aizsardzības dokumentācijas izstrāde, darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, patērētāja tiesība aizsardzība, pakalpojumu laulību šķiršanas lietās, uzturlīdzekļu piedziņas, īres vai nomas lietās un, protams, daudzi citi. Es pat esmu daudz mācījusies, tā kā es varu arī salīdzināt augstskolas. Un šī augstskola man pašai ļoti patīk ar to, ka te ir ļoti tāds labs kolektīvs, darbinieku kolektīvs, ļoti pretimnākošs, interesants. Es pat saviem mazbērniem jau iesaku šo skolu skatīties tā ļoti pozitīvi pēc 12. klases beigšanas, radošs kolektīvs vienmēr meklējumos. Un tas ir jau pats galvenais. Lai zinības nebūtu tikai sausa teorija, studentiem tiek rīkotas ekskursijas uz augstāko tiesu un ieslodzījuma vietām, tiek nodrošinātas interaktīvas nodarbības un semināri, kā arī izspēlētas dažādas mācību tiesas prāvas. Biznesa koledžai pirmo reizi būs iespēja, tāpat kā daudzām citām augstskolām un koledžām, ņemt dalību tiesas procesa izspēlēs, kā konstitucionālās tiesībās tieši, jā. Un aizskar tādu aktuālu tēmu šobrīd kā bezmaksas un maksas augstākā izglītība. Ja? Tad vai likumdevējs var noteikt šo izglītības veidu kā maksas, vai arī tam jābūt kā bezmaksas. Un studenti tad pieteicējis pret Saeimu cīnīsies aizstāvēt katru savas intereses. Pateicoties šīm spēlēm, studenti iegūst reālu pieredzi, kā tas ir piedalīties tiesas procesos, lai vēlāk uzsākot darbu, jaunie absolventi nejustos kā augstā ūdenī iemesti.